lai mēs, lai mēs varētu atraktīvāk novadīt šo stundu, kas man paredzēts. Tātad pagājušajā stundā mēs beidzām runāt par mārketinga veidiem un, protams, par pašu. Vai jūs redzat ekrānu? Pirmais jautājums. Jā. Super. Tātad mēs beidzām runāt par Ābrahama Maslova piramīdu. Es ceru, ka jūs to atceraties. Un šodien mūsu tēma ir mārketinga koncepcijas. Tās ir pavisam 6. Mēs par šīm koncepcijām runāsim šomēnes jau sāksim, un nākamēnes mēs to beigsim, tātad septembrī, oktobrī. Ceru, ka mēs ātrā raitā solī iziesim šodienas koncepcijai, kas ir ražošanas koncepcija. Mēs tātad uzzināsim, ar ko atšķirās ražošanas koncepcija, ko tā veids, ar ko visbiežāk tā sastopama. Tad mums būs jāizskata produkta koncepcija, pārdošanas koncepcija, pircēju, mārketinga un sociālā mārketinga koncepcija. Jūs droši varat čatiņā uzrakstīt, kurš no šīm koncepta veidiem jums jau ir zināms. Tad mēs to varētu paskatīties vai nu dziļāk, vai nu plašāk. Jūs varēsiet arī varbūt padalīties ar kādu informāciju par to. Bet runājot par ražošanas koncepciju, kas tas ir un ko tā paredz? Tātad tā paredz, ka pircēju priekšrocību dod plaši pieejamai produkcijai par zemākām un mērenām cenām. 50. gados, protams, ražošanas koncepcija bija viens no masveidā, teiksim, lietām, kas notika. Tātad ražoja ļoti daudz, jo bija liels pieprasījums. Vismaz tā šķita. Tad ražošana palielinājās ļoti, ļoti daudz, un tad, kad sāka ražot ļoti daudz, protams, zūd kvalitāte. Un nākamais, pie kā tad aizgāja ražošanas koncepcija, jeb, teiksim, ražošanas koncepciju pārmācīja paši pircēji, ir tas, kad vēlams tomēr arī kvalitāte. Ja mēs kaut ko pērkam, ja tas ir lēti, tad mums ir jāapzinās tie riski, vai šī kvalitāte būs atbilstoši mūsu vajadzībām. Un, protams, ražošana orientēta uz vadības vairāk virzieniem. Tātad mēs saprotam, ka attiecīgi ir personāls, jeb darbinieki, jeb ražošanas koncepts, kurš izstrādā potenciālo klientu, jau esošo klientu vēlmes, vajadzības. Viens no maniem, protams, ko es varētu minēt, kā piemēru būtu Apple. Šis ir viens no masveidā, kas ražo daudzus produktus, protams, arī Samsungs. Un ir arī atziņa par to, ka šobrīd tā ražošana ir kā aburtais loks, jo patērētāju vajadzības, kā mēs arī zinām, zelta likums, ir neierobežotas, bet ierobežoti ir resursi, no kā tad mēs varam šo produktu vai pakalpojumu sniegt. Tātad mēs esam aizgājuši līdz skaistajiem smart produktiem, kas mums ir sastopami gan telefonos, mēs uz telefoniem parakstamies, mēs ar telefoniem samaksājam. Tātad šis arī ir tas ražošanas koncepts, kura inovācija ir viena no neatņemamām sastāvdaļām. Tātad Samsungs ir tas konkurents, kurš vienmēr veicina attīstību, inovācijas, un līdz ar to tā kvalitāte arī nedrīkst būt zema, kā tā bija pašos pirmsākumos. Ja? Protams, šobrīd mēs saprotam, ka ir vairākas arī instances, tātad, ja iepriekš ražošana nebija kontrolējama, tad mūsdienās tā ir ļoti kontrolējama un ļoti arī sargājama. Esat dzirdējuši par 12. iPhone, kad viņa tiks izņemts no aprites, jo viņa pārsniedz attiecīgi pēc Eiropas standartiem veselībai kaitīga, un tātad līdz ar to, tie starojumi, ko izdala 12. iPhone, ir ļoti bīstams mums cilvēkiem, līdz ar to tas tiks izņemts. Ko tas atkal mums nozīmē? Tas nozīmē, vai mēs atteiksimies pavisam no 12. un vairs tie, kas arī nopirkuši 12. viņu tirgos, vai mēs meklēsim jaunākās modeļus, varbūt pie konkurentiem Samsungiem, kuriem vēl nav bijuši, teiksim, tāds kā melnais straips uz viņu produktiem. Kā norit ražošanas, teiksim, ķēde?
jeb process. Tātad, protams, mums ir klienti, kurus esam pētījuši, ražošanas jo īpaši koncepcija, saprot, kas ir nepieciešams, kas būtu jāuzlabo. Tātad mums ir sadalas izpēte, kur attiecīgi sadalot un jeb izzinot mērķa auditoriju, mēs saprotam, cik daudz cilvēki būs maksāt spējīgi par attiecīgo produktu. Vairāki gadi atpakaļ, kad parādījās mums vietpulksteņi, protams, tā cena bija samērīgi augsta. Nebija iespējams vispār pirmsākumos iegādāties pulksteni ar tādu vieglu roku. Tagad, protams, pulkstenis mums jau ir ļoti viegli pieejams, tāpat kā arī bezvadu austiņas un planšdatori un vēl kas. Bet ja mēs skatāmies šodien, kuram ir virtuālās realitātes ierīces mājās, tad šobrīd mēs kā konkurenti Eiropā varbūt nevaram ar to palielīties, bet, ja skatāmies Amerikā, vismaz statistika liecina, ka katram 7. virtuālās realitātes brilles un ierīces ir pat mājās. Mums šobrīd tas ir liels izaicinājums, jo uz to mēs arī ejam, un tā būs mūsu tuvākā nākotne. Tātad šeit atkal pie ražošanas koncepcijas mums būtu jāsaprot, kura mērķa auditorija mums būs tā pirktspējīgā. Ja Eiropā vēl šīs virtuālās realitātes brilles un ierīces ir ļoti grūti dabūjamas, viņas ir ļoti, ļoti dārgas, tāpat arī, lai mēs šo, teiksim, virtuālo realitāti dabūtu saviem datoriem, televizoriem, tās pašas brilles, lai mēs viņas pārveidotu pēc, teiksim, savām iespējām, savām interesēm, tas ir ļoti dārgs prieks, ja? Tas nav Netflixā abonēt, teiksim, mēneša abonementu. Kas notiek pēc tam, kad mēs saprotam, kura mērķa auditorija izvēlās kādu attiecīgo produktu klāstu, tad, protams, notiek ražošanas sadale. Tad mēs saprotam, kurai mērķa auditorijai mēs varam ražot vienu produktu, kurai mērķa auditorijai būs nepieciešama tā paša produkta klāsta pilnveidotais produkts. Protams, ja mēs skatāmies, nevaram mēs salīdzināt, pieņemsim, privātu personu ar juridiskām, tāpēc, kad viņiem ir lielāks kapitāls un viņiem ir nepieciešams arī garants, un to arī ražošanas koncepcijā ir jāparedz. Jo klienti šobrīd arī mūsdienās esam diezgan principiāli, un mums ir nepieciešams arī garants, ka šis attiecīgais produkts mums kalpos, un mums arī būs attiecīgais servis. Ko tas nozīmē? Tad, kad iepriekšējos gados mēs pirkām savas viedierīces un bija vēl tikai plēvītes, lai nenoskrāpētu mēs savus stikliņus, mēs nevarējām iedomāties, kad varēs ņemt un uzlīmēt stikliņu, kas sargās mūsu viedierīces. Šobrīd mums ir pilnīga brīva piekļuve, mēs varam sūtīt gan no Amazona, gan no Sheina, lai šos produktus sūtītu sev mājās un paši šo, teiksim, stikliņu arī līmētu saviem telefoniem. Iepriekšējos gados, iedomājieties, tas ir pāris gadi, tie 3-4 gadi atpakaļ, šis bija kā papildu pakalpojums telekomunikācijas veikaliem. Par to vajadzēja maksāt un diezgan dārgi. Un tās cenas arī bija no 30 eiro līdz 15 eiro, līdz 7 eiro, pēc tam jau no biezuma. Šodien Sheinā jūs varat pasūtīt 10 gabalus par 3 eiro un paši līmēt un priecāties. Tātad tas, kā ražošanas koncepcija attīstās, jeb arī domā par papildu produktiem, arī ir ļoti svarīgi. Un bez tā mūsdienās mēs vairs nevaram iztikt. Tātad jāsaprot, ka ražošana nav tikai uzražot kādu produktu un tirgot masveidā attiecīgiem cilvēkiem, attiecīgām mērķa auditorijām. Tas nozīmē, ka par šo produktu būs jāveido kāds papildu produkts, kura rezultātā būs jāsaprot, kā šis produkts palīdzēs, atvieglos, teiksim, arī pievilinās mūsu citus potenciālos klientus. Tagad tas jau ir saprasts, un kad mēs esam sadalījuši šīs robežas, notiek tās tirgus, teiksim, ietirgošana jeb cenošana, kad mēs ieejam tirgu ar attiecīgo produktu, un tad mēs skatāmies, vai šī cena mums ir jāpaaugstina kā luks precei, vai mums šis produkts jāiekļauj par mērenām un zemām cenām. Tātad tas, kas viss ir jauns, kas mums šeit vēl Eiropas tirgu, Latvijas tirgu vēl nav pieejams, tātad mēs saprotam, ka mēs par lētām cenām tās nedabūsim. Līdz ar to šeit mēs saskaramies ar luks
preci. Tātad tās ir dārgas izmaksas. Bet, ja mēs skatāmies, ka šobrīd mums ir brīnišķīgi attīstīts internetu veikals, tas, kas pie mums Latvijā varētu maksāt diezgan dārgi un nesamērīgi, mēs varam sūtīt no Amazona, no AliExpressa, no tā paša arī Sheina vai eBaya par cenām, kuras mums Latvijas tirgum būtu vairāk pieņemamas. Ja? Tātad tās ir tās lietas, uz ko arī ražotājs arī cer, kad teiksim, būs tāds tā kā nokrījošanas process, kad cilvēki pirks dārgākās produktu, jo tas ir tikai tikko jauns un svaigs, bet pēc tam jau varēs dabūt tās pa tādām kā vidusmēra cenām. To ražotājs, teikšu tā, visu pārēdz. Ja? Un, protams, pats pēdējais ir produktu virzīšana tirgu, un tas, protams, kā notiek. Pirmām kārtām, jau, ja jūs skatāties YouTube kanālu, pieņemsim tieši Apple'am, kas būs 15. iPhone, jūs redzat uzziņas reklāmu, kā attiecīgais uzņēmums izstāsta, noreklamē savu produktu, kādas īpašības, ar ko atšķirsies šis produkts no iepriekšējā un kādas papildu opcijas tātad tam būs pieejams. Un vairāk papildu reklāmas tam nav vajadzīgs, ja tas produkts, pieņemsim, Apple vai Samsung, jau ir mums atpazīstams. Bet, ja es jums nosauktu bērnu preču veikalu ETT, jums droši vien, ka tas pilnīgi neko neizteiks. Un tā mana doma ir tāda, ja ražotājs saražo attiecīgo produktu, bet tas brands nav atpazīstams pie šī virzīšana tirgu, tātad kādiem mārketinga kanāliem būs jāiet cauri, lai tas produkts būtu atpazīstams attiecīgam tirgum, būs jāinvestē vairāk naudas. Apple, Samsung, Gucci, Louis Vuitton, vienalga, kurš brands, ko es jums tagad nosauktu, jums tas ir atpazīstams un zināms kā luks prece, jeb pasaulē zināmais. Līdz ar to jums vairs nav papildu reklāmas pa televīziju vai pa rādio vai žurnāliem jāliek iekšā. Jūs jau to atpazīstat, un tas nozīmē, jo vairāk atpazīstams produkts, jeb brands, jo mazāk naudas jāiztērē pie virzīšanas tirgu, tā kā produktu virzīšanas tirgu realizācijā. Tātad, tad, kad mēs esam aizgājuši jau tik tālu, ka tas produkts mums atrodas veikalu plauktos, tad mums ir jāsaprot, ar ko tas koncepts atšķirsies no mūsu konkurentiem. Protams, ir viens no tā, ka tas ir kaut kas jauns. Vienīgais, ja mēs skatāmies tādā kā IKT pasaulē, tad ir jāsaprot, ka Apple un Samsung būs konkurenti laikam līdz mūža galam, kamēr viņi pastāvēs. Un šeit viens produkts izejot tirgu, rodās cits papildu produkts, kurš nebija vēl pieņemsim, pie cita. Ļoti labs piemērs ir bezvadu austiņas, ko saražoja pirmais Samsungs. Protams, Apple'am sanāca tā saražot mazākas, varbūt gaumīgākas, ātrāk uzlādējamas, ja? Tāpat arī ātrie lādējamie, kurās vairs nav nepieciešams piesprāst pie vada, bet uz magnēta. Tātad tās visas ražošanas koncepcijas paredz, ka attiecīgiem produktam virzoties tirgu, jeb izlaižot, jeb realizējot, ražotājs jau ir paredzējis, ka mums būs nepieciešams papildu produkti. Un, protams, papildu produkti ir kā mazas dāvanas mums pircējiem, kad mēs varam nopirkt, jeb modelēt veselu pakalpojumu klāstu. Un uz to arī izejam. Un īstenībā nākamā koncepcija mums ir kā produkta koncepcija, ko mēs skatīsimies nākamajā stundā. Tas būs padziļināti par pašu produktu un par to, kā katrs uzņēmums veicina šī produkta esamību. Bet kas tad ir tā ražotāja spēja? Ražotājs ir tas, kas nosaka kvalitāti un pēta tā mērķa tirgu par tām produkta izmaksām. Jums, protams, būtu jāsaprot, ja vismaz jāapzinās, cik tad maksā viena telefona saražošana, no kā tiek ražots telefons, un vai tās izmaksas, ko mēs maksājam, pieņemsim par jaunu telefonu 1700, vai tā pašizmaksa ir bijusi ļoti augsta vai zema, un ar ko atšķirās tā cenu līmenis, ja cenu svārstības, un kāpēc 14. iPhone, kas maksāja gandrīz tikpat, 15. maksā par 100 eiro dārgāk. Tātad ražošanas cenas, protams, ir viens no kā veido pašu cenu, jeb cenošanu, un produkta kvalitāte izsaka arī vai šajā attiecīgā vietpulkstenī vai telefonā būs mums paredzētie
produkti, kas nodrošina pret saules sakaršanu, augstuma atzišanu, lai neizlātētos mums telefoni, ūdens mitruma izturīgumu, kameras, un tās visas lietas, tie mazie ķīmiskie sastāvi ir tie, kas nosaka šī produkta ražošanu. Protams, mēs šobrīd arī apzināmies, cik grūti ir dabūt mazās mikročipu izveidošanu, jo čipus veido, jūs zināt, Āzijā, nevis Amerikā, saliek to Amerikā, un dažas detaļas, protams, mēs Eiropā. Tātad visa loģistika arī nosaka šī ražošanas cenu, teiksim, kopskatu, kā tā rodās. Pirms šeit jūs redzat QR kodiņu. QR kodiņu jūs varēsiet lejuplādēt nedaudz vēlāk. Es jums parādīšu arī video ekrānā. Tātad, kā rodās, es laiku runāju par viedierīcēm, tāpēc, kad tehnoloģijas ir viens no dārgākajiem produktiem un īstenībā viens no straujāk attīstošiem. Tāpēc ražošana pie tehnoloģijām ir visintensīvākā. Ja? Tāpat arī pie automobīļiem. Šobrīd ņemot vērā, kad mums ir, teiksim, pasaulē zaļā domāšana un veidojam jaunu ēru, kas ir elektroautomobīļi. Tātad QR kodā jūs redzēsiet YouTube video, vismaz tā vajadzētu būt, kad es pārbaudīju, jūs redzēsiet, kā tiek saražots tēkrekls. Un kas ir tēkrekls? Pareizi uzvelkam un mazs apģērba gabals. Bet, lai līdz šī apģērba gabala tiktu, ir ļoti garš ražošanas process. Bet, ko es gribēju pateikt pirms tam, ir, kad pats ražošanas process ir arī mārketinga pasākuma kompleks. Jo mums ir jāsaprot, ka ražošana ir tāda skaista lieta, kad mēs ar mārketinga palīdzību, jeb tādu mārketinga filozofiju, varam pastāstīt pircējam, jeb iekārdināt pircēju viņu iegādāties šo produktu. Ja mēs pie produkta pieliksim, ka tas ir eco-friendly, tad tas nozīmē, ka viņš ir ekoloģisks un draudzīgs, ka viņā nav tikts izmantots pesticīdi. Ja mēs uzliksim zīmi, kad pie šī produkta netika izmantoti mazi bērni, tātad tas atkal ir kvalitātes zīme, jeb drošības zīme, ja? Tātad godīgā tirdzniecība. Tātad tās mazās lietiņas, ko dara mārketings. Mārketings cenšas šo produktu veidot, teiksim, pozitīvu, lai cilvēks varētu ar brīvu sirdi šo iegādāties. Protams, produkta koncepcija nosaka, ka patērētājs izvēlēsies produktu par vislabāko kvalitāti, un labākā kvalitāte nozīmē, ka tur ir vairāk kokvilnas nekā sintētikas, turpretī sintētiku vairāk izmantos sportisti, kuriem ir nepieciešams, lai šis apģērba gabals kalpotu tieši viņa sporta veidā. Un ražošanas koncepcijā pats svarīgākais ir, protams, kā pie šī produkta var tikt jebkurš patērētājs par saprātīgām un pieejamām cenām. Tas nenozīmē, ka mēs šobrīd varam nopirkt luks preci par vidusmērā cilvēki. Tā nebūs. Tā doma ir tāda, ka katra produkta pakalpojums ir sadalīts priekš attiecīgās mērķa auditorijas. Un ka šai mērķa auditorijai ir brīva piekļuve pie šī produkta. Tātad tam, kam varbūt ir vēlme izmantot savu telefonu un noskanēt QR kodu, jūs varat droši noskatīties šo video. Es šo video pilnīgi visu, jo mēs 6 minūtes nevēlēšos parādīt, bet vēlēšos jums parādīt pašu sākumu. Mēģināsim tūlīt nošeirot šo, lai jūs redzat. Tā. Jūs video neredzat, jūs vēl redzat droši vien manu telefonu vai arī manu prezentāciju vai neredzat vispār neko. Varat man pateikt, ko jūs tagad redzat? Var redzēt jūs YouTube. YouTube var redzēt, brīnišķīgs, vienkārši neredzu apkārt zaļu. Tātad, droši uzrakstiet man čatiņā, lai es zinātu, vai jūs zināt, no kā veidojās vispār tēkrekli, un vai šī industrija ir kā draudzīga
vai tieši otrādi, viena no nedraudzīgākajām. Tātad viens tā kā draudzīgs vai ļoti nedraudzīgs. Uzrakstiet pirms noskatāties šo video, ja? Pēc tam paskatīšos es chatiņā. Consider the classic white t-shirt. Annually, we sell and buy 2 billion t-shirts globally, making it one of the most common garments in the world. But how and where is the average t-shirt made, and what's its environmental impact? Clothing items can vary a lot, but a typical t-shirt begins its life on a farm in America, China, or India, where cotton seeds are sown, irrigated, and grown for the fluffy bolls they produce. Self-driving machines carefully harvest these puffs. An industrial cotton gin mechanically separates the fluffy bolls from the seeds, and the cotton lint is pressed into 225-kilogram bales. The cotton plants require a huge quantity of water and pesticides. 2,700 liters of water are needed to produce the average t-shirt, enough to fill more than 30 bathtubs. Meanwhile, cotton uses more insecticides and pesticides than any other crop in the world. These pollutants can be carcinogenic, harm the health of field workers, and damage surrounding ecosystems. Some t-shirts are made of organic cotton, grown without pesticides and insecticides, but organic cotton makes up less than 1% of the 22.7 million metric tons of cotton produced worldwide. Once the cotton bales leave the farm, textile mills ship them to a spinning facility, usually in China or India, where high-tech machines blend, card, comb, pull, stretch, and finally twist the cotton into snowy ropes of yarn called slivers. Then yarns are sent to the mill, where huge circular knitting machines weave them into sheets of rough grayish fabric, treated with heat and chemicals until they turn soft and white. Here, the fabric is dipped into commercial bleaches and azo dyes, which make up the vivid coloring in about 70% of textiles. Unfortunately, some of these contain cancer-causing cadmium, lead, chromium, and mercury. Other harmful compounds and chemicals can cause widespread contamination when released as toxic wastewater in rivers and oceans. Technologies are now so advanced in some countries that the entire process of growing and producing fabric barely touches a human hand, but only up until this point. After the finished cloth travels to factories, often in Bangladesh, China, India, or Turkey, human labor is still required to stitch them up into t-shirts. Intricate work that machines just can't do. This process has its own problems. Bangladesh, for example, which has surpassed China as the world's biggest exporter of cotton t-shirts, employs 4.5 million people in the t-shirt industry, but they typically face poor conditions and low wages. After manufacture, all those t-shirts travel by ship, train, and truck to be sold in high-income countries, a process that gives cotton an enormous carbon footprint. Some countries produce their own clothing domestically, which cuts out this polluting stage. But generally, apparel production accounts for 10% of global carbon emissions. And it's escalating. Cheaper garments and the public's willingness to buy boosted global production from 1994 to 2014 by 400% to around 80 billion garments each year. Finally, in a consumer's home, the t-shirt goes through one of the most resource-intensive phases of its lifetime. In America, for instance, the average household does nearly 400 loads of laundry per year, each using about 40 gallons of water. Washing machines and dryers both use energy, with dryers requiring 5 to 6 times more than washers. This dramatic shift in clothing consumption over the last 20 years, driven by large corporations and the trend of fast fashion, has cost the environment, the health of farmers, and driven questionable human labor practices. It's also turned fashion into the second largest polluter in the world after oil. But there are things we can do. Consider shopping secondhand. Try to look for textiles made from recycled or organic fabrics.
Wash clothes less and line dry to save resources. Instead of throwing them away at the end of their life, donate, recycle, or reuse them as cleaning rags. And finally, you might ask yourself, how many t-shirts and articles of clothing will you consume over your lifetime? And what will be their combined impact on the world? When we produce TED-Ed videos about the environment, we often think about the young people who subscribe to this channel and how unfair it is that you're inheriting environmental problems that were probably set into motion long before you were born. The good news is that we see students everywhere making moves to meet the world's biggest challenges head-on. For example, in TED-Ed's Student Voice. Jā, šī nebūs mūsu tēma. Nemotivēšu jūs kaut kur šobrīd stāties, bet vienkārši padomāt par to, cik svarīgi ražošanas koncepcija tomēr ir mūsu ikdienā, mūsu dzīvē, par to, kad jūs redzējāt paši. Es ceru, ka čatiņā jūs esat man salikuši. Vai šī ražošanas koncepcija, jebkura ražošanas koncepcija, kura paredz masveidīgus ražošanas produktus, ir ļoti draudzīga vai ļoti, ļoti nedraudzīga mūsu dzīvē, mūsu vidē. Tas, ko jūs šobrīd šeit varējāt redzēt pie ražošanas koncepcija, arī ir mārketings, un bija dalīts divās daļās. Pirmais jau ir uzziņas, kā jūs kā vispār nonākam pie tādiem tēkrakliem, jeb kokvilnas drēbēm, cik ilgs laiks ir nepieciešams, cik lielai loģistikai ir jābūt un cik vispār pesticīdu mums ir cik tiek nosmidzināts šis produkts, lai viņš izaugtu masveidā daudz, jo ir ļoti daudz patērētāju, un lai tas nonāktu pie mums. Tas bija viens uzziņas reklāmas. Otrs, tad jums lika domāt mārketinga tas koncepts, ja filozofija par to, kad cik daudz jūs varat pirkt priekš jūsu dzīves, cik jums ir nepieciešams tēkraklu, jeb apavu vai bikses. Tas ir viens. Un otrs, pats pēdējais, kas bija domāts par ilgtspēju, doma par to, ko jūs darat ar savām drēbēm pēc tās nolietojamības, vai tad, kad viņa jums vairs nepatīk, vai ir kļuvusi pa mazu, tātad, ko jūs darat? Vai jūs to izmetat ārā, vai jūs viņu atdodat otrais apstrādēji, vai atdodat uz labdarību? Tātad šī doma, viena ražošanas koncepcija, šī reklāma 6 minūtēs jums parādīja veselu mārketinga ciklu, kurā jums bija jāpadomā, ko mēs varam darīt ar savām ikdienas mazām sastāvdaļām, cik daudz pirkt, tad, kad mēs to esam izdarījuši, ko mēs pēc tam, cik bieži, kādā veidā to varam uzglabāt, un tad, kad vairs tas nav nepieciešams, kur mēs to varam nodot. Tātad tas bija tas ražošanas koncepts, ko es saku, ko mēs visvairāk varam redzēt, un nākamajā stundā, jeb tad, kad mēs iziesim šim cauri, ir ļoti forša spēle, kurā jūs varēsiet izspēlēt, jūs jau gan redzējāt, kā gan top tas tēkraklis, bet varēsiet redzēt spēli, izspēlēt, kā tas top un ko jūs varat darīt ar to, tātad solīt pa solītim. Tad, kad esam nonākuši pie tā, tad salīdzinājuma diagramma par produktu un ražošanas koncepts, jo šeit jūs redzat tēkraklu, tas jau ir īstais produkts, ražošanas, protams, koncepts par to, kā tas tika saražots, Un tā nozīme vispār pie ražošanas koncepcija ir tāda, ka, ja mēs neko nesaražotu, mums nebūtu ko piedāvāt. Turpretī, ja mums jau ir šis produkts, mums tā doma ir kaut ko nopārdot. Protams, par labāko kvalitāti, kādu mēs varam. Ja mēs redzam, ka tā ir organiskā kokvilna, tad mēs saprotam, ka tur ir mazāk pesticīdu, bet viņa ir dārgāka. To mums ir jāapzinās. Un līdzekļi, ja mēs skatāmies, tad ražošanas efektivitāti, izplatīšana, jeb uzlabošana, protams, mēs mūsdienā zinām, kad notiek ir ūdens filtri, ir, kad mūsu gruntsūdeņos īsti nevar nonākt visas ķīmijas, jo tur ir ļoti domāts par to. Tāpat arī gaisā, tad, kad sāk kaut ko sadedzināt, atkal ir ļoti daudzi filtri, kas absorbē visu, kas varētu uziet gaisā. Nesaku to, ka mēs dzīvojam tā kā 100 gadi atpakaļ, ļoti organiskā vidē, bet tā doma ir tāda, ka
mums ir jābūt arī pašiem atbildīgiem. Un, protams, produkta līdzeklis, jeb koncepts ir tā uzglabāšana un produkts, ko piedāvā, kad viens produkts var kalpot vairākas reizes. Mēs šobrīd Latvijā ļoti atbalstam depozītu sistēmu, un tas, ko vēl mēs, teiksim, ar gadiem tikai mācamies, kad mēs varam visu pārstrādāt. Un pārstrādātās lietas mums atkal kalpo par kaut kādu produktu, kuru atkal mēs varam lietot. Tātad tā arī līdzdalība mūsu ikdienā ir viena no konceptiem, kas nāk līdz no pašas ražošanas, kur ražotājs arī saka, esat atbildīgi visām lietām, tās pašām baterijām, tieši tāpat arī ar drēbēm. Ja? Neko neizmetam, visu saliekam, atdodam šķirošanas punktos. Mērķis, protams, ir pie ražošanas, lai sasniegtu apjomu ietaupījumus un, protams, arī peļņu, bet pie paša produkta ir nodrošināt klientiem produktu par vislabāko kvalitāti. Nu, pat, teiksim tā, produktu par labāko kvalitāti attiecībā pēc viņu pirktspējas. Un uzsvars, protams, ražošanas koncepcijā ir tikai uz ražošanu, ko tas nozīmē, kad ir jābūt masveidam, ir jābūt apjomam. Tas ir par visu, vai mēs ražojam kokvilnu, vai mēs zāģējam malku un veidojam taras, kubikus, lai mēs varam tirgot kokmateriālus. Un ražošanas koncepts paredz, kad visus līdzekļus saražojam līdz minimumam vai līdz pēdējam. Tātad, ja runājam par kokapstrādi, tad visi zari šobrīd, ja teiksim tā 10 gadi atpakaļ visi tika dedzināti, tad šobrīd visi tiek šķeldoti un tiek izmantoti apkurei. Visi koki, visas pārējās kujas, protams, nevis kujas, bet koka daļas tiek liktas vai no granulās, vai briketēs, vai arī mēbelēs, jā, un tad kaut kādam produktam jau. Pie paša produkta koncepts, protams, ir pats produkts. Produkts ir produkts, vai tā būs malka, vai tas būs tēkrekls. Mēs viņu ražojam, mēs viņu lietojam, līdz kamēr esam salietojuši. Tēkreklu, protams, varam vēlreiz, kā es minēju iepriekš, pārražot. Tā ir tā doma. Un šeit es jūs vēlētos ļoti, mums ir atlikušas pēdējās 4 minūtes, noskenēt šo QR kodu. Jūs ieiesiet Formsā un lūdzu jums atbildēt uz 2 jautājumiem. Pirmais jautājums ir par to, vai jums ir radušies kādi jautājumi vispār, varbūt kaut kas bija ļoti nesaprotams, varbūt jums ir kāds papildu jautājums, varbūt jums tieši otrādi ir ieteikums vai pārdomas par šo ražošanas konceptu, vai vienalga, ko jūs varētu izteikt, lai mēs varētu padziļinātāk un teiksim, jēgpilnāk pastāstīt nākamos konceptus. Un otrs jautājums, protams, ir novērtēt šīs dienas mācību stundu par to, cik daudz jūs šodien ieguvāt, vai bija viss ļoti skaidri izklāstīts, vai jums šī tēma ir saprotama, vismaz par ražošanas konceptu, vai jums viss ir skaidrs. Tātad minūtes jums dodu laiku atbildēt uz šiem jautājumiem. Ja ir vēl papildus jautājumi, tad lūdzu rakstiet man čatiņā, lai es varu tagad arī atbildēt uz to. Varbūt jūs varat pieslēgt arī mikrofonus un skaļi pateikt kaut ko, ja jums ir kas uz sirds. Pieļauju domu, ka visi ļoti apzinīgi aizpilda testu, nevis testu, bet QR kodiņu. Ceru, ka jūs visi tiekat klāt. Jā. Man neskapēc tā kā neļauj piekļūt pie tā fórums, vienkārši neļauj, un es jau otrais mēģinu, vienkārši netiek klāt. Viņš tev prasa varbūt ieiet caur savu e-pastu? Viņš it kā prasa, bet es iegāju, tad viņš man sāka sūdzēties, ka man ir man jauns telefons, nesen parādījies, ka man tur kaut kas ir jauns, un kad es mēģinu visu setapot, lai es varu atbildēt, viņam nekas nepatīk, un visi pa jaunam.
Atkal, jā. Nu, labi. Es ceru, ka tu esi vienīgā, kam tā gadījās. Varbūt tu varētu man čatiņā tad uzrakstīt, atbildēt uz šiem 2 jautājumiem. Pirmais jautājums, vai ir kādi jautājumi, ieteikumi, pārdomas par šo tēmu? Un otrs ir novērtēt no 1 līdz 5 šo stundu. Būtu ļoti vērtīgi, lai saprastu, kā mēs varam, teiksim, interesantāk un radošāk veicināt nākamās mūsu stundas. Ja tev neieiet. Es ceru pārējiem, kad jūs varējāt atvērt QR kodiņu un padomāsim, kā jūs savādāk varēsiet aizpildīt nākamos QR kodus, lai visiem tā piekļuve notiek. Tātad es ļoti ceru, ka mēs esam sapratuši, kas ir ražošanas koncepts. Un jāpaldies čatiņam. Ražošanas koncepts, jo viens no jūsu kontroldarbiem ir tieši par šo, un šodien es centos ļoti, teiksim, pilnvērtīgi, jeb padziļināt izstāstīt par šo. Moodlē neapšaubāmi jūs redzat izmantoto literatūru un daudz ieteikumu gan formos, gan YouTube kanālos, gan arī grāmatās, kur jūs varat vēl vairāk izlasīt par attiecīgo tēmu. Jums tur ir vesela saraksta ielikta, lai jūs pilnvērtīgi varētu, ja jums interesē šī tēma, padziļinātāk šo izprast. Mums ir atlikusi pēdējā minūte. Vēlos jums pateikt milzīgi paldies, ka jūs šodien bijāt tādā kuplā skaitā pieslēgušies. Ceru jūs satikt arī nākamajā reizītē tikpat pozitīvus un atvērtus. Un ceru, ka bija jautri, bija interesanti, un jā, varēju atvērt, tas ir brīnišķīgi. Tā kā jā, šeit pēdējās minūtes, sekundes. Tā kā, ja mēs pārtrūkstam, tad saku jums, lai jums atlikusi brīnišķīga nedēļa un lai stipra veselība. Un uz drīz tikšanos.